Nu, mani sauc Ilze, un es gribētu jums iepazīties, jo es jau nezinu jūsu katru vārdiņu, vai ne? Un tāpēc es jums izdalīšu tādas lapiņas, un te jūs varēsiet aiziet uz galdiņa un uzrakstīt katru savu vārdiņu. Jūs taču mākat rakstīt katru savu. Un redz, kādi jūs malači, ja? Un te es jums iedošu lapiņu, ja, katram vienu. Un te jūs aiziesiet uzrakstīt, ja, savu vārdiņu katrs. Vienalga. Lūdzu. Nu, un tagad tas vārdiņas, ja? Es uzrakstīšu savu vārdiņu, ja, jo jūs arī manu vārdiņu varat lasīt, labi? Pielīmēšu, lai visi mani redz, ja? Un cik jūs varat ielasīt, kā man sauc? Ja? Ilze mani sauc, ja? Un es centīšos atcerēties arī jūsu vārdiņu, ja? Nu, piestipriniet arī savu vārdiņu, ja? Katrs. Nu, redzit, kā tādas brošas mums tagad visiem zājas. Tagad iesim atpakaļ un uzspēlēsim iepazīšanās spēli, lai mēs viens otru labāk atcerētos. Labi? Tad tagad metīsim bumbiņu, un tam, kam es aizripināšu bumbiņu, ja, tas man to bumbiņu metīs teiks savu vārdiņu, un viņš man atmetīs atpakaļ, es teikšu savu, un tad nākamajam tas teiks savu vārdiņu, labi? Nu labi, tad es tev tagad ripināšu bumbiņu. Nu kā tie sauc? Līga, Ilze, Nikola, Ilze, Linda, Ilze, Matis, Ilze mani sauc, Beatrice. Denis, Ilze, Kristus, Ilze, Arturs, Ilze, Kristaps, Ilze, Ilze, Ilze. Nu redz, kādi mums skaisti vārdi. Nu, redz kāds slikti, vai ne?
Tagad es jums pastāstīšu par sevi. Es strādāju skolas bibliotekā, kurā mācās visādas profesijas. Un es jums atnesu arī parādīt grāmatiņas, un te jums pēc tām grāmatiņām būs jāatmiet, kādas profesijas bērni man mācās skolā, ja? Es jums parādīšu, kas man te ir. Tā. Tā, šitāda te grāmatiņa. Dzird? Kā jūs domājat? Kas varētu mācīties pēc tādas grāmatiņas? Strādnieki. Kas vēl, kur tur vajadzētu mērīt, un kur vajadzētu āmurs un kautus un izmērīt, lai būtu precīzi viss. Kad māja taisa. Ka māja taisa. Kad dzīvokli taisa. Un ka mēbeles taisa. Un kas taisa? Kad kaut ko Piemēram, kas taisa? Galdiņu. Meistari. Kā mums sauc? Galdnieki. Jā. Un tie galdnieki, taisa mums ko? Vēl galdus. Ko vēl? Krēslus. Sekcijas. Un kas ir pret, ko viņi taisa, tie galdnieki? Gultas. Vēl skalpjons. Lauktus. Redz, cik daudz jums galdnieki visu kaut ko ir uztaisījuši. Tāds galdnieks. Kluči taču arī ir, jā. Redz, un mēs tādus galdniekus mūsu skolā mācam. Un tad es jums parādīšu vēl, ko mēs mācam. Paskaties, arī mums ir šitādas mācību grāmatas bērniem. Redziet? Un kas tie varētu būt? Kad pa mājām. Kas ceļ mājas. Viņš teica, viņš kaut kāds neredot, Varbūt, kaut ir celtīšam, ko vajadzētu. Jā, Mums jau ceļ māja, trīs stāvēt. Jums ir ceļ māja, jā? Mums ir dievstāvu remonts. Varbūt, ka tev tētis mācījies mūsu skolu. Un tos, kas ceļ māju, tie saucās būvtehniķi. Un tādi mums mācās mūsu skolā. Redz. Tad es jums vēl parādīšu, kas mācās mūsu skolā. Un kā jūs domājat, kas taisa visādus ēdienus, kūkas cep? Pavāri, jā. Mums arī mācās pavāri. Visādi taisa. Un arī viņi tie pavāri mācās arī ko? Kā skaisti taisīt galdu, lai būtu garši. Tu arī māki taisīt? Redzi, kādi ir šķapi. Jā, redzi, visi kaut ko mājās dara. Un te es jums vēl parādīšu, kas mums mācās. Kas tie varētu? Šuvējs. Un ko šuvējs dara? Šuj drēbes. Viņš arī šuvējs, redzi. Un viņš tev drēbes arī kādas šuj, jā? Pašam, jā? Man āvis bija kādreiz mamma arī iedodies. Es arī biju kāda. Un tagad es jums parādīšu, kas jums noteikti ļoti patīk. Un mums arī tādas profesijas atmāca. Un tagad jūs man pateiksiet, kas tie tādi ir? Datori. Jums patīk spēlēt datorus? Jā. Man mājā mamma neļauj. Pareizi. Man arī mājās. Man teica no skolas atnāk. Man mamma vienmēr mācos. Man ir tāds spēlīgs. Pareizi, nevajag jau arī bojās acis un vajag Es teicu pārnāks no darba, un teicu spēlēs. Es jūs tagad iepazīstināju ar savām mācību grāmatām, kāda mācās
Un tad es zinu, ka jūs arī atnesāt savas mīļākās grāmatiņas. Jūs Es nevarētu man viņas parādīt. Kur ir? Nu, tagad varētu katrs pēc kārtas pastāstīt. Pirms tagad Līga pastāst, kas tev tur tā grāmatiņā tāds ir? Man šajā grāmatiņā ir suņi un kaķi. Tev mājās arī kāds sunīts un kaķītis? Bet tev patīk. Tad tu vismaz var aiziet pie Olmītas samīļot, vai ne? Nu, redzi, tā tev mīļākā grāmatiņa? Nu, tagad pastāsti tu. Man ir grāmata Papīrcils par leitadīti, kuru uztaisīja dzīvnieciņiem no papīra mājas. Un tu arī kādreiz taisīsi tādas mājas, rotaļmājas, ja? Jā. Tur ir kādas skaisti grāmatu. Nu, tagad mēs paklausīsimies, ko mums Līņģiņa saka. Nu, tā tev mīļākā grāmatiņa? Nu, un kura pasaka tev labāk patīk no tām? Vinnijas pulks, ja. Es arī esmu lasījis Vinnijas pulku. Man jau arī ļoti patīk tā grāmata. Tiešām skaista grāmata. Nu, un ko te Matīs mums parādīja? Tas ir par ledīto pīrē, ledīto pīrē. Un tad pīrēns devās prom. Viņš nebija negrīts, domāju, kad ir negrīts. Un man patīk tas viņam, kad viņš dod viskām kā piedzīvojumu. Tas. Nu, tiešām skaista grāmatiņa. Nu, un ko tu mums Beatrice parādīs? Man ir grāmata par lauku saimi. Te ir daudz dzīvnieciņu. Te ir papīlēns. Pīlēns negrib ūdeni viss priekšā. Bet tur ir viss kaut kas atrakstīts, ar ko tur Pīlēns nesatikās, vai ne? Mums kādu piedzīvojumu interesanti, vai ne? Mana grāmatiņa ir par mācībām. Par ko tur? Par mācībām. Nu, un kas tur ir iekšā? Tur ir mācās lasīt. Ka mācās lasīt, bet tieši pa grāmatām. Tieši, ka mēs šeit skatāmies, tieši to mēs arī tagad tas par grāmatiņā atrast, ne? Nu, un ko tu mums Denis pastāstīs? Mana grāmata ir zīļuks. Zīļuks, jā. Nu, go. Tagad mēs arī, kad, nu jā. Nu, un te pastāst, kas tev par tā zīļukā ir? Man zīļukā ir, ka viņam ir māja, ja sēne, un viņam jauca māju ārā. Un kā viņš no nakts pamodās, viņam bija māja sabrukusi. Jā? Un kas te viņam tur māju tā sabrukusi? Kukaiņas. Ai, tas kāds kukaiņas. Nu, ko te Kristers mums parādīs? Mana grāmata ir par Reksi. Tur ir daudzi lauku iemītnieki. Tas pa laukiem ir, jā, tieši, ka tur sāk zvēri un laukus. Jums laikam visiem tikti patīk dzīvnieciņi, kas ties visiem gandrīz par dzīvnieciņiem grāmatiņas, vai ne? Nu, un ko tā atsūriņš mums patīk? Mana grāmata ir par Vinniju pulku. Tur ir Vinnijas pulks ar viņa draugiem. Jā, skaisti tev grāmatiņi. Un viņiem pulkam, kur tur sīventiņš, tas ir tā pulciņas sēž, ja? Tas Latulīts rūp. Ā,
nav sniedziņš, tas vēl? Rosēdien bija rozā. Nepārsnīju, nezinu. Nu, un kas tad Kristiņam ir? Man ir atšķirās pasakas. Tur ir daudzi filmu varoņi. Jā, es viņu tādu grāmatu neesmu iepazīstinājusi. Es jau dzirdēju tikai. Tu esi dzirdējis, tur viss ir atšķirīgi. Jā. Tur kā vilks sēdā tos te burkāni. Burkāni? Jā, un vistiņa. Jā, redzēji ko? Tev tur skaists bildes. Limonādi. Jā, redzēji kādu? Coca-Cola noteikti, ne? Ne? Kaut kāds gaļi. Gaļa? No, tev noteikti nebija. Ne? Vai tāds tagad, tās ir labas, jā? Nu labi. Nu labi, tad skatīsimies kādu jaunītim tagad grāmatu. Man tā grāmata ir dzīvnieku mazuļi. Un tad tev katram, Man tur ir jā. jāielīmē tādas līmenītes un jāskatās, un tad man tur ir jāizkrāso, kā tur ir darīt. Un es visu jau šorīt salīmēju. Tu pat šodien no rīta cēlies agrāk un līmēji? Es jau vakar atnesu, un es šodien no rīta nē, es nezinu, kāpēc mamma uzlika tik agri pulksteni, un es atnāku, neviens bērns nebija gadagā. Denis attāks un Niko, Fiksam un Ričards, un tad es sāku līmēt. Redz, cik tu čāpi? Nu, un kas tam mūtīgi taisījojies? Kāds tev bija vārdiņš? Ričards. Tu Ričards. Jā, nu, te pastāstīja savu grāmatu. Kāds tur sniedziņš? Mums jau tagad sniedziņš jau nokus, aizgājis projām. Pavasaris, nu jā. Pēc kādas tev skaistas bildes. Un kas tur ir par to tajā grāmatiņā rakstīts? Par lācītiem, ne? Nu, redzi, skaista grāmata. Ziniet, ko es jums tagad ierosināšu? Es jums tagad ierosināšu, nu, tur ir, kad noliktas mantiņas, jā, plauktiņā. Un te jums būs jāsastājās par pasaku varoņu. Tās grāmatiņas nolikstam vienā vietā. Un jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka bibliotekā arī stāv visas grāmatiņas vienā plauktā. Un arī daudz bibliotekā. Es arī daudz tādi plaukti. Vienā plauktā tāda grāmata, tad cita. Nu, jā, viņas sadala, Man lai šī var tā atrast grāmata viegli. Nevar no bibliotekas. Kā tu nevar, taču ņem no bibliotekas kartiņu? Nevar ņemt. Jā, nelasīties. Kā, nu pavisam jau neņem no bibliotekas grāmatu. Ko tu dara? Nevar. Mums ir no bibliotekas. Šī pākas karone nevar ņemt no bibliotekas. Pa brīvu, jā. Nu labi, tagad noliksim visas grāmatiņas vienā vietā, ja? Uz plauktu. Noliksim te visas grāmatiņas. Lai viņas paliek, ja? Jūs patiņas, ja, kas stāv uz plauktiņa. Un mēs visi sastāsimies pa grupiņām, nu, pēc pasaku tēliem, kādu, kurā, nu, grāmatiņā ir, ja? Tagad jūs pastāstiet, kas jums ir par grāmatu.
Pagaidiet, jūs tagad klausieties, jums tagad pastāstīs, kas šeit ir bērniem pa grāmatiņām. Mums ir par Winnie Pūku un par viņu draugiem. Nu, te jūs iepazīstināsiet, kas ir par draugiem. Nu? Man ir Lācītis Vinijs Pūks. Man ir Tēngus Rūks. Nu. Un kas jums ir? Mums ir pasakas par Zaldātiņu un Baladīnu. Un galeriju. Jūs zināt, ka tāda opera arī ir? Nu redz tādu jūs zinu. Nu redz. Un tad mēs paklausīsimies, kas tas šitien te būs mums pa pasaku. Mums ir pasaka par sarkangalvītu un vilks. Man ir sarkangalvīte un man ir vilks. Nu, un kas tad tur bija tajā pasakā? Ka vilks apēda sarkangalvīti un vecmāmiņu. Un tad nāca mednieks un nošāva vilku. Un tad beigās palika tas dzīve, vai ne? Jā. Vai cik jau? Īstais. Nu, vo, izoperēja, vai ne? Nu, un kas tad šī būs par pasaku? Par cūciņu. Tas ir tad šitā cūciņa pat pie džentrīša piestāv, ne? Nu. Vilks Vilks nāca un kūta māju. Trešajā mājā bija, kad viņš uzkāpa uz skursteņa un iekrita uguni. Un tad... Kas tā uguni vārds? Es tam izprotu. Man nebija kaut pat tas skurstenis. Hārda. Tāda pasakīs. Jā, te pat Es redzēšu pasakīčēju. Jā, jums ļoti daudz grāmatas mājās, vai ne? Nu, nāc, tad pastāstīsiet, lūdzu, kas jums ir tagad. Kas tas ir tāds? Un kas tā par pasaku? Mums ir pasaka par pīlēnu un cālī. Un kas tur stāstīt? Cālītis parakņājās priekšas lemīte, pīrīte un tad pīrīte sieši peldēt un cālī gāja, bet viņš nemācēja peldēt un viņš rīma, bet pīrēns izgrāba. Jā, redzēju, tas ir interesanta grāmata. Te jau mēs būsim visas grāmatiņas izrunājuši, vai ne? Jā. Mēs sapratām, ka jums ir ļoti daudz grāmatas mājās, un jūs daudz arī lasat, vai ne? Jā. Man bija lasīs mācīt, man jāspiek uz galdu tāds kapīts un tur pašā augšā ir grāmatas. Jā. Man daudz tās grāmatas, kurā ir kangas ieraksti. Ai, jūs gribat atnākt pie maniem uz biblioteku? Es jums parādīšu, cik man ir daudz grāmatas bibliotekā. Bibliotekā ir vairāk grāmatas nekā mājās. Arī varbūt otrās. Mēs esam bijuši bērnu grāmatu bibliotekā. Bet es jūs Mums jau bija grāmatā bibliotekā, es grāmatas. Es esmu Nu labi, tad jūs, un ziniet, kas man bibliotekā jūs jau gaida? Jūs tādu Serfiju pazīstat? Jā. Un kur viņš ir? Viņš ir no bērnu rīta. No bērnu rīta. Tur vēl ir Roliks, un tur taisa arī brīdis. Un tur bija bērnu rīts nosākums. Tur bija kaut kāds jūtas. Ai, jūs zināt, ka man tas Serfijs iekrita krāsā, un viņš ir mainījis krāsu un atstāja man bibliotekā krāsainas pēdas. Un te jums būs bibliotekā jāatrod Serfijs, un viņš būs atstājis jums uzdevumu. Un tad mēs iesim tagad uz biblioteku. Jā! Nu. Es iešu kepo. Tev jānoliek lomas. Tiešiem bērniem ir
māca, kā spēja manta. Man ir daudz kurpes. Un Nikolai arī. Nē, bet tas jau ir skaisti, tagad jau ir silts. Cik kā tas skaista pavasara diena, nesaule. Man arī pagājuši vasar es biju jūrā. Jūrā bija, ja? Es biju pagājuši vasar, es jūrā biju. Kad man jau dzimšanas dienas atnesīšu tur, kur es esmu jūrā. Dzīvā pēdē trelpas bijis. Jā. Es esmu Laura. Es esmu bijis Ventspilī jūrā, palika katru reizi. Es vienreiz jūrā ieraudzīju bruņu pat šitādi. Es tukumā. Es paliku jūrā. Ai, un ziniet, ka mēs iesim tagad uz Elcētas parku, un tur vēl ir sniegs, tāpēc, ka tur ēna un saulīte vēl nav nokals. Es Turpat var pa kalniņu braukt vienā vietā skaties. Es vakar staigāju pa Elcētas parku, un tur sniedzi. Daudz jau nav, citās vietiņās nokus ir. Bet to mēs redzēsim, ja? Mēs pastaigāsim vēl pa parku, pastīsimies, kāds sniedziņš ir. Un kur vēl palīdz? Jā, Man jau jākā. Es to grāmatu atnesu, lai Es vēl neesmu Man jau arī diks nebūtu. Man jau ir vēl Jā. Nu, bo. Redzi, kā? Es jau Tev ir jaunas skolas? Man arī jaunas. jaunas Uz tā tā tā, protams, iet ar